prieks, ka tu šodien esi šeit, un ka es īstenībā varu būt pie tevis šodien. Un tēma mums ir mēnesis kalendārs. Kāda bija tava pirmā saskara ar mēnesi? Kāpēc ne mēnesis, kāpēc mēnesis, kāpēc ne saule? Kur tu iepazinies, vai tev kāds atveda uz turienu un ievilka iekšā, vai arī tu kaut ko izlasīji? Kāda bija tava iepazīšanās pirmā? Mana pirmā iepazīšanās ar mēnesi kalendāru. Bet no sākuma es pateikšu, ka man arī prieks, ka tu esi pie mums studijā, ka tu esi Pixijas studijā. Un man arī ļoti liels prieks, ka mēs runājam par mēnesi un par mēnesi kalendāru. Nu tātad, kā es pati ar viņu iepazinos, tas bija tālajā 2000. gadā, kad es pirmo reizi to saskāros. Un tas notika tā, kad kā jau ļoti daudzām jaunām sievietēm, es arī ievēroju diētas dažādas, lai es būtu slaidāka, lai es būtu izskatīgāka. Un es gāju uz masāžām, un tur mana masāžista iepazīstināja. Viņa teica, hei, bet ir tāda grāmata, viss ir atļauts īstajā laikā. Viņa saka, ļoti vērtīgi apskaties, tur tu sapratīsi, ka tiešām var visu darīt un vajag tikai atrast to īsto momentu. Un tad bija man tā pirmā saskara ar to, jo es iegādājos to grāmatu, un tur bija iekšā šīs mēnesi dienas, un tur bija tādas sīkas, smalkas pamācības, kad tev ko ēst un kā sevi atpazīt, kāds ir tavs tips, ko tu vari lietot, ko tu nevari lietot. Tur bija arī dažādas pa krāsām un tāds diezgan sarežģīti. Un tā bija mana pirmā saskarsme, un tam gadam tad man bija tas mēnesis kalendārs, un grāmata beidzās, un man bija tāds caurums. Un kur tad, lai es tagad dabūnu, kur tās mēnesis dienas tad ir nākamajā gadā? Un neatceros īsti pēc cik, bet man liekas, ka pauzīte kaut kāda bija 1 vai 2 gadus, un tad es atradu nākošo grāmatiņu, kur vēl joprojām ir nopērkam katru gadu grāmatnīcās, ja nemaldos, viņu Zvaigzne izdod. Tur ir mēnesis dienas, tur ir apraksts sākumā, kurš nemainās, un ielikts katra gada tās mēnesis dienas. Tad vairākus gadus es pirku šo grāmatiņu. Un pamazām es sāku aizvien vairāk un vairāk izmantot šo ne tikai ēšanas paradumos, bet arī kaut kādos uz to momentu, kaut kādos, kas ir dzīves, kaut kādos gadījumos, gan kā tīrīt māju, kā rūpēties par... Tīrīt māju pēc mēnesis kalendāra. Jā, kad mazgāt logus, kad mazgāt grīdas, kad mazgāt to visu var, to visu var pielāgot, to visu var skatīties. Un, protams, kopš tā laika ir pagājis ļoti ilgs laiks, un man bijuši dažādi periodi, kas esmu bijusi vairāk mājās, vairāk ar bērniem, un atkal vairāk biznesā esmu bijusi mazāk mājās. Un patreiz tas, ko es esmu apkopojusi un ko es izmantoju, ko es arī publicēju savā Instagram kontā un ko es publicēju šeit, ir tas, kad sākās šī mēnesdiena, un tur ir tāda, tā kā varētu teikt, atslēgas vārdi, kas man izsaka, ko tajā dienā darīt, kas man ir aktuāli šobrīd. Nu, kā skatīties uz to? Tur nav iekšā par to, ka... Diētām? Par diētām nav. Par mājas tīrīšanu arī nav. Jo es domāju, ka katrs, ja viņam kaut kas interesē, to vienmēr ir iespējams atrast. Bet es esmu arī iepazīstinājusi ar galvenajiem cikliem tajā visā, un esmu gatava arī dalīties par to. Jo varbūt, ka tas man arī bijis tāds pirmsākums interesēties vispār par visu visuma, uzbūvi, kosmisko enerģiju un visu pārējo. Tā kā, tāds bija starts. Tev nebija jocīgi kaut kā, kas tur kaut kāds mēnesis, labi, tev tā masēra pasaka, tur mēnesis kaut kāds, vai tik ļoti gribējās, ir citreiz tā, tik ļoti gribās to diētu un tur notievēt un izskatīties, ka vienalga mēnesis, saule, Jupiters, un es iešu un darīšu. Redzi, kā nav tā, ka tas bija tāds pilnīgi absolūts starts, jo pēc tā mēnesis kalendāra arī es zinu, kad iepriekš mana mamma bija izmantojusi viņu dārzkopībā, kad ko stādīt, kad ko sēt. Viņa vienmēr skatījās, kāda ir mēnesi fāze un kad to var darīt. Bet es tam tā, viņa pēc tā dzīvo, bet man tas neko neizteica. Tu gurķis nestādīji. Jā, es tādu arī tagad. Jā, bet tev palīdzēja toreiz pēc tās mēnesis? Acīm redzot, palīdzēja. Man palīdzēja, jā, un tieši tāpēc es aizvien vairāk un vairāk tajā iesaistījos, un es esmu gājis tam cauri tieši caur šīm visam tieši caur savējo pieredzi, un uzskatu to kā ļoti lielisku tādu palīgu rīku,
kurš man palīdz vienkārši veidot, plānot manu dzīvi, pat nevis plānot, bet tad, kad es esmu salikusi mērķus, tad man viņš palīdz pareizajās dienās darīt to, lai darītu tās darbības, kas būtu nepieciešams, lai viss noritētu labāk. Labi, par tiem gurķiem un tomātiem to es arī visu esmu dzirdējis, jo Omītis tur pēc tā mēneša kalendāra dzīvo. Un, man liekas, ar dārzu vislielākoties, man liekas, tur makšķerēšanas vēl ir arī atsevišķs kalendārs. Tur ir viss kaut kas. Bet, tu piemini mērķus. Vai tu vari iedot mums kādu, kas varbūt ir iepriekš bijis, pieņemsim, tev ir bijis mērķis, un tad tiešām tajā mēneša dienā tu esi darījis to, un tā tu esi nokļūst, lai kādam kļūtu skaidrs, kā to izmantot mērķiem. Jo, labi, matu griešana ir viens, ja tur gurķu stādīšana otrs, bet mērķis tas tāds pagad. Stāsti. Par mērķiem varētu teikt, ka viņš vispār viss pilnībā ir uzbūvēts caur to, un es nevaru tagad, man liekas, ka ja es tev sākšu stāstīt, kurā mēnesdienā ko darīt, tas nebūs pareizi no tās izpratnes viedokļa. Tāpēc es mēģināšu ieskicēt. No pieredzes. Es mēģināšu ieskicēt vispār to, kā notiek kā notiek cikliskums, darbība, kurai seko rezultāts, vai ne? Un varētu teikt tā, ka ir pirmais, kad tas viss iedalās 4 posmos, lielos, kas ir saistīti ar saules ciklu, kurš tikko ir bijis sācies. Tie ir Ziemassvētki. Tie ir, mēs viņus pazīstam kā Ziemassvētkus, bet principā tas ir tad, kad saule ir tā kā savā tanī zemākajā punktā, viņa piedzimst. Tas ir saules dzimšanas laiks. Un tas ir tāds tā kā starts visam. Kādā ziņā starts? Tas ir laiks, kad mēs saliekam tos mērķus. Viņš ir tāds pēc nonulēšanās, pēc iepriekšējā gada nonulēšanās. Tad mēs varam, tā kā, kad mēs esam pārskatījuši to visu, tad mēs varam likt to startu, un tā ir tā mērķu uzstādīšana. Tas, principā, tagad vajadzēja nevis tā kā tajā 1. janvārī, kā citi taisa tos mērķu visādas kartas, bet, principā, 21. decembris, vai nebija? 21. decembris ir, bet ir saulgrieži, bet tieši tāpat kā mēs redzam, ka no rīta saule viņa jau neuzlec momentāli. Viņa nav uzreiz tur savā augstākajā punktā, un pēc tam viņa nokrīt. Viņa lēnām tā kā ceļās uz to. Un tur notiek tieši tas pats, jo, kad ir Ziemassvētki, kad ir ties saulgriežu punkts, vairākas dienas pēc kārtas ir pilnīgi absolūti vienāds tas saules lēkšanas laiks. Viņš nemainās, viņš neiet, viņš tā kā apstājās, ienulējās, un viņš lēnām sāk celties uz augšu. Un tāpēc nav tā, ka obligāti vajadzēja ielikt 21. decembrī, un ja jūs likāt 1. janvārī, tad nekas nebūs. Bet tas laiks, kad mēs tā kā varam tos mērķus ieskicēt, ir līdz 6. janvārim, kas ir zvaigznes diena. Protams, jo tuvāk ap to datumu, kad ir Ziemassvētki, saulgrieži, jo labāk. Ja? Jo kādas 3 dienas pēc tam. Bet tad vai viņi ies uz gadu, vai tas būs uz šiem 4 tiem cikliskajiem vairāk? Viņi ies uz gadu, jo mēs tā kā plānojam savu, varam to saukt par saimniecisko gadu, varam to saukt par ciklu. Gurķis arī uz 4 mēnešiem nestādīs. Tad viņus ieliek tā kā visam tam gadam. Viņus ieliek. Un tad ir atkal tāds periods, kad mēs pārskatām tos mērķus, mēs viņus koriģējam, izskatām, varbūt izsvītrojam kaut ko ārā. Tas ir apmēram līdz februārim. Un pēc tam martā tad mēs varam sākt aktīvi darboties. Tad, kad ir tās vienādības, kad diena ir vienāda ar nakti, kad ir pavasaras saulstāvji, tad ir tā kā, tad sākās. Saulstāvji, kas ir tie? Tas ir tas, ka tie vienādi? Jā, tas ir tas pats. Citi viņus sauc par saulgriežiem, citi sauc par saulstāvjiem. Interesants. Nebija dzirdējusi. Tas ir tā kā viens un tas pats, jo viņi tā kā apstājās. Jā, viņi tā kā apstājās un uzsāk savu
darbību. Bet tad arī tajā laikā varētu vēlreiz likt, pieņemsim, mērķi, ja ir tādi, es nezinu, vai tu esi nokavējis, tev 1. janvārī galīgi nebija spēka, ja, un vai arī tie ziemas saulgriežos, un tad, ok, tā ir pavasars. Man liekas dabiski, man ir, pieņemsim, pavasarī vieglāk, viss kaut ko tāds ir. Daba sāk, viss kaut ko darīt. Un man ir, darīt. Tad ir darīt, un tad ir darīt un vairs nelikt mērķus. Mums ir jābūt pirms tam jau izstrādāt. Tu kā esi nobriedzis, apsmadzeņojies, tad ir tas ilgais dīvāna laiks, un tad tu celies no tā dīvāna un sāc darboties. Jā, jo, pieņemsim, tagad ir, kā mēs liekam tos mērķus? Mēs pameditējam, mēs domājam, mums vajag brīvu to, mums vajag tādu, lai ienāk radošas idejas, kaut kāds nevis steigā, bet kaut kas varbūt pilnīgi nereāls. Ja? Tas ir tas laiks līdz tam 6. janvārim, ko es teicu, kur mēs varam salikt pilnīgi visādus pat utopiskākos tos plānus, kurus mēs pēc tam rediģēsim, varbūt sapratīsim, ka šogad vēl nē, atliekam to uz vēlāku laiku vai tā. Un tad, kad ir tas marts vai ne, tad mēs sākam darīt. Darām. Mums vairs nav laika meditēt. Kāda meditācija? Visur plaukst un zied un viss. Tev ir jāiet un jādara. Tev gribās kustēties, tev gribās būt, tev gribās darīt. Un tad ir tas laiks, kad mēs viņus sākam tā kā piepildīt. Jā. Tas ir tas otrais cikls. Jā. Tad, jo tos ciklus ļoti viegli iedalīt tajā gadā. Tad, kad ir tie saulstāvi saulgrieži, tie ir tie 4 cikli. Un tad mēs arī kārtīgi darbojamies. Tad viņš piedzimst, tad viņš ir bēbītis. Viņš ir bēbītis bērns, tad viņam ir jaunība. Tas sākās no tā marta. Līdz vasaras saulgriežiem, kad viss ir pilnbriedā, kad viss kūsā, visur ir enerģijas, viss ir pilns, visur ir darbības. To tik skaisti vienmēr tajā dabā redzēt, jo tiešām putni dzied līdz tiem jāņiem vienkārši tā. Es esmu no Siguldas, un kad agrāk katru dienu skrēju, pilnīgi var dzirdēt, kā tas mešiņš vienkārši no rīta. Viņš ir tik skaļš. Un pēc tam viņi visi pazūd. Viņi tad liekas, tā kā, bet ir putni, bet viņiem vairs nav tas traļu laiks, viņiem vairs nav tas, viņi jau tur visu sadarījuši. Jā, un šeit ir tā saules kulminācija, tā saules, un mēs tā kā ļoti dzīvojam pēc tā saules gada visumā, visumā kā, tā kā ikdienas dzīvēs bija domājis. Un pamatojoties uz to tās darbības. Un tālāk tad jau sākās, mēs jau sākam gatavoties tam, kad būs jau tas rudens ražas tā kā novākšanas, sāk jau griezties uz otru pusi saulīti. Un tad viņa septembrī ir tie rudens saulstāvi tā saucamie. Bet tad, ko mēs tajā posmā pēc tad jau mēs sākam jau gatavoties, mums jau ir tā kā tā mūsu darbības rezultātus. Mēs jau sākam redzēt, sevišķi jau augustā, septembrī un oktobrī, tā kā mēs jau pilnīgi tā kā apkopojam visu, ko mēs esam forši izdarījusi. Mēs tā kā saskaitam, mēs savedam visu savos pagrabos, mēs visu saskaitam. Un tad nāk tas tumšais laiks, novembra mēnesis, kad mums ir analīzē laika. Mums ir jāanalizē. Mēs pārskatām, mēs saprotam, tas mums ienesa rezultātu, šis neienesa rezultātu. Un to mēs tā kā neņemsim līdzi uz nākamo gadu, un šo ņemsim līdzi uz nākamo gadu. Un tas ir laiks līdz pat tiem, varētu teikt, līdz tiem ziemas saulgriežiem, kad arī mēs zinām, ka pēc rituāliem bija tā bluķa vilkšana, kur atstāja tos visus iepriekšējā gadā, tās nevajadzīgās sēneles. Un tad notiek tāda nonulēšanās, jo mēs atstājam nevajadzīgo, mēs esam tīri, brīvi, un tad mēs varam tā kā likt tos plānus nākamos. Vizionēt un fantazēt un iedomāties. Un tas ir tā, kad tu esi nonulējies, tad tev ir tā kā vislabāk to veikt, to mērķu, to izvirzīšanu. Un tagad, beidzot, mēs nonācām pie mēnesi, kur tad šeit visur darbs ir mēnesi. Un tā, ka mums tie mērķi ir salikti, tad šie jaunmēneši tajā visā ir tāds foršs 12 pakāpju tāds punkts, pie kā mums pieturēties, kur tālāk jau mēs sīkāk sadalot tos darbus katru jaunmēnesi. Jaunmēnesis tiem, kur galīgi neskatās pastāstīšu. Uz mēneši. Iezīmēšu, pastāstīšu, jo tur saistās arī ar tiem pašiem cikliem. Katru jaunmēnesi mēs atkal uzliekam mērķus mēnesi.
Tāpēc ir ļoti svarīga šī pirmā mēnesa diena, kad atkal mēs sēžamies un pierakstam savus, ko mēs gribam tajā mēnesī konkrētajā sasniegt. Mēs vienkārši vizionējam, vienkārši pierakstam, mēs neko nedaram, mēs tikai uzliekam mērķus. Mēs nedaram vēl nekādas rīcības. Cik skaisti mēs neko nedaram, mēs vienkārši uzliekam mērķus, jo, manuprāt, tas ir cilvēkiem ļoti grūti. Liekas, tā es pierakstīju, tagad es skrienu darīt uzreiz, jo tu zini, ko tu gribi uzreiz. Jā, jo mēnesim tieši tāpat kā Saulei ir tieši tāds pats cikls, kā mēs tagad izgājam, jo šo Saules ciklu viņš ir vairāk pieņemts un mēs viņu vairāk zinām un caur viņu ir vieglāk saprast. Un mēnesim arī ir tieši šīs pašas 4 pakāpes. Ja? Kad ir tas nonulēšanās laiks, tas ir tas jaunmēnesis. Tie ir tie Ziemassvētki, kad ir tā nulle, kad ir tukšs, kad ir arī ļoti labi atbrīvoties no visa liekā, ko mēs atstājam pagājušajā mēnesī. Tās pēdējās mēnesa dienas, ja, kurās mēs tā kā izanalizējam, kas iepriekšējā mēnesī bija, un to mēs atstājam tur, un atkal mēs to jaunu mēnesi sākam ar jaunu elpu, jaunu dvēsmu, kur mēs liekam mērķus, bet, protams, pamatojoties jau uz tiem lielajiem mērķiem, ko mēs bijām salikuši tad uz to gadu. Ja. Un tad mēs šādā veidā pamazām mēs varam, ko tad mēs šomēnes darīsim. Un tur arī ir tieši tāpat tas pirmais cikls, kad tas mēnesis ir jauns. Tas ir tas pirmais cikls. Tas ir augošais? Augošais ir otrs. Augošais ir otrs cikls, ja, un tad viņš aiziet līdz pilnmēnesim, kas ir pilnbrieds, kad ir tie ūdeņi ir sakāpuši augšā. Saulgrieži vasaras. Jā, tieši tā. Redz, tu jau saprati to analoģiju. Kad ir tas, kad ir tā enerģija ļoti daudz, un šis arī saistās ar to, ko ļoti daudz cilvēku piemin, kad ir, visi zina, ka pilnmēnesis, tad ir, tad notiek trakas lietas. Tāpēc notiek, ka visi ir enerģijas pārpilni, un tā enerģija prasās uz āru. Un ja tu viņu neizliec kaut kādā tādā konstruktīvā veidā uz āru, ja, viņi tev vienalga izlauzēsies uz āru un sanāk, ka tu esi emocionāli ļoti atvērts, jo mēnesis ir tas, kas atbild par mūsu komfortu, par mūsu sajūtām, par mūsu emocijām, par mūsu iekšējo pasauli, par to, kādu mēs esam iekšēji. Ja? Jo Saule ir atkal Saule atbild par to, kādu mēs esam sabiedrībā, kā mēs izejam sabiedrībā, kā mēs sev prezentējam, un tas ir tāds ārējais. Bet, protams, mēs zinām, ka kādi mēs varam būt ārēji, tādi, kā mēs esam iekšēji. Tātad mēnesis ir tas, kurš atbild par to, kā mēs iziesim arī tomēr uz ārpasauli. Jā, un tad ir tas pilnmēnesis laiks, kur ir jārīkojās un jādara. Tas laiks, kad mēs daram, kad mēs ieguldam, kad mēs rīkojamies, kad mēs daram, kurš sakrit ar to laiku. Ja mēs skatāmies iepriekš, kurš sakrit ar to laiku, kurš ir no pavasara saulgriežiem līdz vasaras saulgriežiem. Nav ko bremzēt, viss ir jādara. Jā, ir vienkārši jāiet un jādara un jārīkojās. Lūk, un tad pēc tam viņš sāk pamazām tā kā zaudēt un iet uz to, ka mēs viņu redzam pie debesjuma aizvien mazāku un mazāku to strīpiņu, un arī tās enerģijas mūsos paliek aizvien mazāku un mazāku. Šodien bija tāda skaista maziņa. Jā, es gan nepskatījos, cik, bet galīgi tāds nobeigums, bet tāda svītriņa tik skaisti bija. Jā, un šodien ir 27. mēnesa diena, kur ir tā kā pozitīva tajā ciklā, jo kad viņš dils, tad tur ir arī tādas dienas, lai gan es pati tikko lietoju vārdu pozitīvu, bet es jau sen izvairos lietot, jo visas dienas ir ļoti labas, vienkārši tajās dienās ir jādara pareizie darbi. Un ir tādas dienas, kurās ir tad labāk veikt tā kā to tīrīšanu, atbrīvoties no mūsu negatīvajiem ieratumiem, no kaut kādām saistībām, atdot parādus un tādas lietas, vai atkal ieguldīt naudu. Un cik dienas sanāk ciklā? Ciklā mēnesdienu ciklā ir vidēji
bija 28,5 dienas. Tad bišķiņ kaut kur pamainās. Jā, jo mēnesi diena ir no viena mēnesi slēgta līdz otram mēnesi slēgtam tiek tā kā klasificēta, un tas ir vidēji apmēram 25 stundas, nevis 24, kā ir saules. Un tāpēc ir šī nesakritība, tā kā, un it sevišķi tā nesakritība ir tanī laikā, kad viņš tieši ir jaunmēnesis, jo tad mēdz būt tā, ka citu mēnesi vispār nav 30. mēnesi dienas, un citu mēnesi, pirmā mēnesi diena ir burtiski tikai dažas minūtes. Jā, tā ir tāda īpaši noķeramā diena. Jā, tad ātri vajag kaut ko. Tāpēc, ka viņi ir ļoti svarīgi šai mērķu pierakstīšanai, jo viņi piepildās. Jā. Tūlīt tās būs, vai ne? Jā, jāmēnes būs 11. janvārī, tā ir ceturtdiena, tad būs arī pirmā. Tad būs arī pirmā mēnesis diena. Rekur vēl tiem, kas arī pirmoreiz dzird, es pagājušais tieši nācu prasīt, kur ir mans 29. februārs, jo laiki atšķirās. Pastāst par tiem arī, jo mēs parasti būsim tā, labi, mēnesis tur riet, tur aust kaut kur, bet varbūt tās gara un varbūt, kā tu saki, ļoti īsa. Bet tas attiecās tikai uz tām pirmajām, tā kā es pieminēju, tikai uz tām. Visām pārējām vairāk vai mazāk tas periods ir tā kā līdzīgs, kā es teicu, aptuveni tās 25 stundas. Sanāk, tagad 11. man te kaut kur ir, man liekas, ielikts. 11. 30. diena. Un tad ir Rekur pirmā diena sākās 13.57, ja? Jā. 11. janvārī, ja? Tas nozīmē, ka tad arī ir jaunmēnesis. Otrā diena sākās 12. janvāra no rīta. Tad, principā, viņi ir gara šoreiz. Tad, principā, mēs varam tajā 11. no pēcpusdienas līdz nākamās dienas 10. no rīta rakstīt tos mērķus. Jā. Tādus likt visu kaut ko. Bet šie mērķi tā kā liekas praktiski, tas tiek domāts uz to tekošo mēnesi līdz nākamajam jaunmēnesim. Līdz nākamajam jaunmēnesim. Tas būs tā kā, apmēram es varētu rēķināt 28 dienas no tā. Aptuveni, ja viņš tagad ir 11. tad nākamais, es no galvas neatceros, bet viņš varētu būt apmēram 12. februāris. Reku tiem, kas tieši tagad klausās, lai ir ļoti, ļoti noderīgi. Kā tev pašai bija no šī rekur pāriet biznesa, man liekas, no malas skatoties, liekas biznesa pasaulē un pēc mēnesa kalendāra? Tāds droši vien kādam, come on, jā. Kā tev bija un to iznest tā skaisti un pateikt, ka tas ir tavējais, vai tev bija kāds, kur bija mazliet jāparīvēs ar kādu, vai kādam bija tiešām tev jāpielāgojas, vai tas viss tā ļoti viegli plūstoši? Jo tad, kad tu stāsti, man liekas pilnīgi dabiski. Man nopietni, man liekas tik, bet, protams, taču pilnbriedā viss ir tur, un tajā pilnmēnesī, tas tik ļoti, ļoti, ļoti dabiski. Ja tu dzīvo saskaņā ar dabu, ja tu redzi to, tad, kad ir, kur apmācies ilgi, tu neredz ne sauli, ne mēnesi, tev liekas, viss ir pilnīgi pelēkais, pelēkā līnija. Bet kā bija tev, jo biznesa pasaule tomēr ir, viņa neseko tur mēnesim saulē, tur ir sales un Monday, nezinu, tur Friday sales un Black Friday sales un visādi jau. Bet kā tev bija uz šo pāriešanu vai arī tieši būšanu tajā? Man ir tā, ka es viņu izmantoju visu laiku arī tā kā savā ikdienā, jo, pieņemsim, kad ir pārunas vai tikšanās, vai pat arī intervija ar tevī norunāt. Es noteikti nenorunātu ar tevīm interviju 29. mēnesdienā, jo tās enerģijas, viņas ir tādas, ja ir nelīdzsvarots emocionālais tā kā fons, un, tā kā tas nebūtu vēlam. Bet es nekad neesmu ne pie viena no šiem parametriem, kas ir, es neesmu pieturējusies tā, ka tikai tā un viss. Ja? Jo es ticu, ka lietas notiek vienmēr īstajā laikā. Un es saku, ka labām lietām nav slikta laika, un sliktām lietām nav laba laika. Ja? Un kā biznesa vidē, es jau viņu, tā ir mana ikdiena, pēc kā es dzīvoju. Ja? Es viņu neuzspiežu apkārtējiem, un tādā ziņā man nav bijis tāds, kad es izjustu kaut kādu tādu, ka man vajadzētu pielāgoties vai stāstīt, kad es tā darīšu. Jo es to izmantoju tad, ja man, pieņemsim, dod iespēju izvēlēties. Tāpat kā, kad vai mēs varam satikties tad un tad. Ja tā saruna nav
tādu, kur izšķir likteni ļoti, tad ir diezgan varbūt vienalga, kad viņi notiek. Ja tā saruna tomēr ir tāda, ka viņi ir ļoti nozīmīga un svarīga, tad es paskatos, kas tā būs pa mēnesdienu, tomēr, lai jo viņa svarīgāka, jo es vairāk paskatīšos, ka šī ir pa mēnesdienu. Jā, jo pieņemsim, kā 5. mēnesdiena viņa ir ļoti labi tad, ja tu gribi aizstāvēt savu viedokli, tu ļoti labi varēsi pastāvēt pa sevīm tajā sarunā. Tiesas sēdēm. Bet ir tā, ka pieņemsim, ja mēs ar tevi gribam vienoties par kaut ko, tad viņi nav labi, jo mēs katru paliksim pie sava viedokļa. Mēs neatradīsim kompromisu. Tātad es neuzsākšu nopietnu sarunu. Ja es gribu atrast kompromisu, ja man ir viena alga, tad tā. Viņam 7. mēnesdiena, kur ir vārda spēka diena. Ja? Tad ir tā, ka ja mums būtu tā saruna, mums būtu jāvienojās, tad mutiskam līgumam ir tikpat liels spēks kā rakstiskam. Jo tas, kas ir pateikts skaļi tajā dienā, tas piepildās. Tā tad ir ļoti labi verbalizēt savus mērķus, lūgties. Stāstīt skaļi. Var lūgties, var mantras skaitīt. Skaidrs. No kurienes vispār nāk mēnesis un kur ir vispopulārākais? Jo man tāda sajūta Āzijas, ķīniešu kalendārs arī ir mēnesis kalendārs. Man tagad šis ir citi varat iegooglēt, bet es varu stāsties pilnīgi muļķīgi. Ir tā, ka mēnesis kalendārs, cik es esmu pētījusi, ir ļoti daudz, kur pētījuši dažādos veidos. Gan kā labāk, kad ieņemt bērnu, un kā tur ir dažādi virzieni bijuši, kur ir aizgājuši tie pētījumi, ko skatās. Kad gāzt kokus, kad būvēt. Tas vispopulārākais. Omi vienmēr teica, to bluķi nevar augošā laikam tur nest mājās, sāk zari augt un visu. Tāpēc, ka viņš aug. Viņš aug un sulo. Viņš aug un sulo. Viņš ir gatavs darboties, nevis tik nomirt un malkā. Bet ķīniešu kalendārs tādā ziņā, ka viņiem jaunais gads sakrīt ar... Tātad 10. februārī būs nākamais jaunmēnesis. Vai ne, jo es te domāju, jo viņiem ir tas... Viņi liek savu to kad gada sākumu. Puķu gads sāksies, vai ne? Viņi sākās tieši ar jaunmēnesi. Ar pirmo jaunmēnesi pēc kaut kā. Tieši tāpatām ir arī pareizticībā izmanto. Tāpēc nesakrīt lieldienas pareizticīgo to. Jo viņiem ir pēc pavasara saulgriežiem pirmais pilmēnesi, laikam vai jaunmēnesi, ja nemaldos, pēc pavasara saulgriežiem, jo visur jau, tas ir tāds, tie ir ļoti skaidri laika skaitīšanas principi, Tur neko saulgrieži, nevar nokļūdīties. Pēc tam ir jaunmēnesis, tur neko nevar nokļūdīties. Šis nav tāds, kad ir izdomāts, kad bija viens kalendārs, pēc tam mēs pagriezām pa 2 nedēļām uz priekšu, un ir Gregoriāņu kalendārs, un mēs aizbraucam uz, kur ir budisms, tur ir viņiem pavisam cits gads, viņiem tur ir par Jēzu Kristu. Tur arī ir tieši tie pilmēnesis vai jaunmēnesis pēc saulgriežiem, kad viņš augšām cēlās. Tas ir tas, par ko es teicu, kad ir tās lieldienas. Jo vispār jau lieldienas, lieldienas ar ko saistās ar to, ka tā saule pieņēmusies ir tajā spēkā un sākās tā saules enerģija. Un tad tas pēc tam viss ir pielāgots vēl tiem baznīcas svētkiem. Jā, interesanti, jo es kādu laiku dzīvoju Vietnamā, un tad arī bija tas par to, viņam tur ir ticība, viss kaut kas arī citādāks. Viņi tur tic tiem saviem vecvecāku, tādiem viņi tur altārs mājās, un tev tur vecmāmiņa, un tur viņai liks to ēdienu, un viss kaut tur, smieklīgi tur frī kartupēs pieņems, viņi pasvētīs pirms tev un tādas lietas, bet viņam tas ļoti izteikti, es nezināju, ka viņas to savu jauno gadu. Tik es aizbraucu, un viņi, tagad 2 nedēļas pēkšņi ir brīvas, un, protams, viņi nedēļa sagatavojas pirms, un arī pēc tam, kad viņi atgriežas darbā nedēļu, arī pēc mēnesis, principā, ir tas, viņiem tagad ir tas februārs, tad viņiem janvāra beigas, jau tur viss jau notiek, jau ir svētki, jau viss kaut kas, un es domāju, tas arī ir tas pats puķi gads. Jo pieņemsim to jauno gadu svinu, man liekas, ka Balī arī viņiem ir tajā martā, tas ir tieši tas pavasara saulgriežos, un tas arī ļoti sakrīt, tas jaunais gads, tas ir visu astrologu jaunais gads, jo arī zodiaks mums sākās ar Raunu martā, un tas ir tas marts, 20. marts ir saulgrieži, pavasara, un tad sākās Auna zīme, pirmā zīme, un tad virzās uz priekšu. Un tad virzās uz priekšu, un priekš visiem astrologiem jaunais gads ir tas pavasara saulgrieži. Priekš manis un manā izpratnē ir šie ziemas saulgrieži, jo tad viņi ir tā nulles punktā, un viņi piezemējās. Es arī nēsāju to
to luņicu, te var tā kā, es citiem stāstu, es saku, nu, te ir tas zemākais punkts, un viņš tā kā pieaug, un tad viņš apiet tajā ciklā. Šis tas mēnesiņš, ko mēs parasti Latvijā neredzam uz šito pusi, kur, kad izbrauc uz ārzemēm, skaties, tas mēnesis ir citādāk. Tur visādi saveļās uz visām pusēm. Nu, jā. Un tieši tāpat tā saule vai neiet. Un viss, tas cikliskums ir absolūti visur. Mēs arī mūsu dzimšanas diena ir apakšā, un tad ir mums tas tā kā tas, un mēs atkal atgriežamies tādā dzimšanas dienā, tā punktā. Un visur ir tie 4 tie posmi. Tas tā kā, nu, pieņemsim, ja tas ir tavs cikls, ja, tavējā dzīve, tad tev ir bērnība, jaunība, pilnbrieds, tev ir bērnība, jaunība, pieaugušā dzīve, kā viņu sauc. Un tad pēc tam noriec, es pat nezinu. Tas foršais vecums, kurā mēs esam tagad. Un tad ir, briedums, jā. Jā. Nu jā, tieši tāpatām 4. Jo ļoti viegli tā kā saprast, ka mēs izmantojam 4-nieku, izmantojam kā tādu, tādu tam ciklam. 4 posmos sadalās viss 4-nieks ir tāds tas dalījums, kurš tiek piemērots, tam ciklam, apļa ciklam, ja viņu sadala tā kā 4 daļās. Cilvēka mūžam, saules, kā mēs minējām, tur to, un arī tāpat mēnesim. Tātad tur bija tā kā, mēs tikām līdz tam pilnam, mēs tālāk netikām. Nu jā, jo tad ir jaunmēnesis, kad viņš tā kā ir maziņš, ka viņš no tā maziņā sāk palikt. Un tāpēc tam, kad ir beidzies tas 1. ceturksnis, tad ir augošs, to sauc pa augošu. Līdz tam, ka viņš aiziet līdz tam pilnmēnesim. Un pēc tam viņš ir dilstošs. Un kaut kā mums tas pēdējais posms jau kuru reizi man pēkšņi izkrīt ārā. Viņš nav, viņš ir, bet viņi nemana. Jā, tad, kad viņš tā kā vecs mēnesis, tukšs mēnesis. Viņi visā, jā, bet tas man pēkšņi ir izkrits. Jā. Tu minēji par krāsām. Man liekas arī interesanti par mēnesi dienām un par krāsām. Kas tur ir ar viņām? Ir kaut kas, kas ir jāvelk? To es minēju sākumā. Es viņu minēju par tām krāsām. Tas bija tur, jā, jo tai konkrētajā grāmatā tur ir autori 2 vācieši, vācu ģimene, kur viņi stāstīja savu pieredzi tur tajā grāmatā, kas notiek, ja liek konzervus nepareizā laikā, un ka viņi uziet gaisā un uzsprāgst, kā mēs zinām, un tad, ko dara, kad konstatē, pa maz etiķis, jāliek vairāk etiķis, bet vienkārši viņi ir likti augošā mēnesī un vēl kaut kādā augošajā dienā, tur, kad paņem zodiaku, un tur bija, ka liek klāt tā kā to zodiaka zīmi, tad tur bija arī ieteikums pa krāsām, kādu sēdienu ēst. Kādā krāsā, tā kā pārsvarā vai dzeltenos vai zaļos vai tādus. Interesanti. Es domāju, arī no šīm zināšanām, tā kā tur konservums tā, mūsdienās jau nevajag tādas izmantot, jo mēs konservus tur baigi vairs mājās netaisam, kurš tur kaut ko, bet ne tādas, kā agrāk, man nezinu, mamma, tur plūmītes, visas ziemai, viss kaut kas, kur varbūt tas bija svarīgi, ir svarīgi, vēl joprojām, bet, lielākoties jau. Nē, redz, kā mēs mājās neliekam, bet tāpatām mēs viņus, pieņemsim, iegādājamies veikalā, un tur viņi jau ir tik ļoti ar tām konservējošām vielām, un viņas ir pat daudz, vienkārši tāpēc, ka varbūt viņi konstatējuši, ka uziet gaisā, jo nepareizā dienā ielikts. Cik daudz apakaļ jāiet, lai vispār to visu saprast. Kaut kas tev ir no tām krāsām, ko tu atceries un ko var pastāstīt? Nē, īsti nē, jo man liekas, patreiz es to neizmantoju, to es neesmu arī likusi iekšā tajā kalendārā, bet tad, kad izmantoju, es parasti cenšos turēt to un prātā un arī, kas man ir aktuāls momentā. Jo, pieņemsim, pa krāsām ir tā, ka es paļaujos, ja tu man jautā pa krāsām, es tev varu atbildēt, kā man ir šajā momentā. Krāsa noteikti, krāsā ir vibrācija, viņa tev palīdz justies tā vai pieņemsim, vai savādāk. Un, ja tev ir šajā momentā prasība pēc kādas krāsas, kur tev tā kā gribās uzvilkt, gribās, lai viņa tev ir tūmā vai kā, viņa noteikti tev ir vajadzīga. Ja tev ir vēlēšanās papētīt, kas tai krāsai ir, kāda enerģija nāk līdzi, tad arī tas ir, ir vērts to izdarīt.
Ja? Bet tā, pieņemsim, es domāju, ka tagad tajā intervijā, ja es tev sākšu stāstīt zeltainā krāsa, jo tam ir ļoti daudz nozīmes. Mēs viņu varam paņemt psiholoģiski, mēs viņu varam paņemt kā ēšanas Es viņu neiedomājos vispār par ēšanu. Tā ir, zin, kā mēs sēžam testēt apģērbiem, un tur ir rozā, un viss kaut kur ir krāstā. Kāds, tā kā varbūt ir kaut kas, ko es esmu dzirdējis, kad ir, man liekas, pēc vēdiskās astroloģijas, viņi arī, vai arī, tad, kad ir tās dieviešu svinēšanas dienas, tur ir arī vesels tās 7, man liekas, un tad ir katrā dienā tur pa krāsai ir. Jā, jo 7 krāsas ir varavīksnes krāsas arī, vai ne? Tur kā, interesanti, ja kas kaut kāds cits vēl zina un pielieto, un tad var ātri izstāstīt, nevis man tur jāgooglē, jāpārbauda. Bet tev ir minēji aromātus dažādus. Te ir vispār dažādi aromāti, ko, labi, citronzāles pazīstu, bet daži ir tādi, ko es arī neesmu dzirdējis. Un kāda tiem ir tā nozīme, ko viņi tajā dienā dod? Vai tas ir kaut kāda, droši vien svecīt var iedegt, padedzināt, kaut ko pasmažot, bet kāda ir tā nozīme uz mums? Viņi palīdz tās dienas enerģijas tā kā vieglāk aktivizēt? Vai? Pat nevis aktivizēt, bet viņi tev palīdz tajā dienā vieglāk to emocionālo, par cik tas mēnesis ir emocionālais, un mēs zinām, ka aromaterapija vispār ir kā terapija, un ar aromātiem var ārstēt arī sākot ar slimībām, kas ir fiziskas slimības, beidzot ar slimībām, kas ir tā kā jau, varētu teikt, pat ne slimībām, pieņemsim kaut kādām emocionālām stāvokliem, kad ar aromātu var pacelt garu stāvokli, ar aromātu var arī sabojāt garu stāvokli, iespējams. Nepatīkamu. Jā, ar nepatīkamu. Tad viņš vienkārši palīdz tās dienas enerģijas tā kā integrēt, es teiktu. Labāk justies tajā dienā. Tā kā. Un tā, ja kāds ir tikko tikai šajā podkāstā uzzinājis intervijā par šīm mēnesis dienām, ar ko tu ieteiktu sākt? Ir, kur ir kalendārs un ar to, un tad skatīties, pieņemsim, ziedolabdarībai, ja kur ir, un tad tā arī darīties, vai ir kaut kas tāds, ir tā, ka tur ir izvilkti, šeit ir izvilkti tādi maziņi īsi, tādi ķeksīši, bulletpunktiņi, kad, lai tu saprastu, kas tajā dienā būtu tā kā vēlams darīt. Sākumā tur ir arī ļoti saīsināts izklāsts, tām lapiņām tur ļoti saīsināts izklāsts par katru dienu, kur ir tās dienas simbols, un ir arī tāds apraksts, kas tā ir pa dienu, ko viņi nes sev līdzi. Un, jā, es ieteiktu tajā dienā tā rīkoties, kā es esmu tā kā teikusi, bet tas nenozīmē, ka tas ir tāds obligāti un ka jums ir jāpieliek ķeksītes. Tas nav tā kā šodien, tā nav šodienas, bet pieņemsim tur ziedolabdarībai, šodien jau obligāti. Bet ja man gribējās, un es pats tur ir labāk tajā dienā, tad es labāk to izdaru tad. Jā. Jā, tieši tā, tu ļoti labi, manuprāt, tā kā to noraksturoji, ka ja tu esi plānojis, ka tev ir tāds, tad tajā dienā ir ļoti labi to veikt, jo tas enerģētiski tā kā ļoti pastiprinās. Sanāk tā, ka ja tu... Man ļoti patīk šis piemērs, es pieņemsim tieši par tām mēnesis dienām, un kad arī tā grāmatiņa, ko pirmā es dabūju, ka viss ir atļauts īstajā laikā, tad es teiktu, ka visu ir labi darīt, bet īstajā laikā, jo mums varētu būt ar tevi tagad mērķis izaudzēt tomātus, ja? Un es domāju, es jūtu tevī to, un es zinu, ka man pietiek gribas spēka. Es domāju, ka mēs to izdarītu ar tevīm, un februārī mēs droši vien varētu jau padalīties ar savu kaut kādu, vismaz būtu kaut kas jau, un varbūt martā varētu cienāt ar tomātiem. Savus draugus, varbūt varētu arī pārdot. Un otrs ir tas, ka mēs viņus varētu iestādīt maijā. Un viņi izaugtu tāpat. Daba mums palīdzētu. Jā, viņi izaugtu tāpat, un mēs tajā laikā varētu darīt vēl citas daudz labas lietas. Un cik mēs būtu ieguldījuši resursus, lai viņus izaudzētu tagad, es viņus izaudzētu, bet cik būtu resursi tajā ieguldīts, ja? Un cik tad mēs būtu ieguldījuši tajā resursus un dabūtais rezultāts. Tas nozīmē, ka tas ir tas tieši, kāpēc es to izmantoju, kad lai darītu lietas tām īsti paredzētajā laikā. Sākot ar mērķi uzlikšanu, sākot ar plānošanu, tālāk ar rīcību, tālāk ar
ražas ievākšanu, vai ne? Revīziju, pierakstīšanu. Jā, pēc tam revīziju un atkal jaunu mērķu uzlikšanu. Un ievērot to cikliskumu, pirmām kārtām tā kā gada cikliskumu, otrām kārtām, tā mēneša cikliskumu. Sievietēm ļoti viegli arī ir saprast šo cikliskumu, jo sievietēm ir tas viņu cikls, kurš arī tieši tāpatām, kuru mēs varam iedalīt tajos 4 ciklos, un viņš ir ļoti līdzīgs arī dienu skaitā mēnesdienām. Viņš ir 28 dienas vidē, tas tāpat kā mēnesim ir apmēram 28, 29 dienas. Un tieši tāpatām, kad mums ir tās dienas, kad notiek menstruācija, tas ir sakrīt ar jaunmēnesi, kad mēs attīramies. Un tad, kad ir ovulācija, tad tas ir pilnmēnesis. Tad tas ir vasaras pilnbriedis. Mēs esam gatavs ieņemt. Jebkam. Jā. Esmu gatava. Jā. Un tad atkal ir tas tumšais laiks, kas ir tas tā saucamais PMS, kas sakrīt kā ar novembri un to tumšo laiku, kad ir depresijas un viss skaitina. Kad ir revīzija jāveic. Jā, kad ir jāveic revīzija. Tad tas ir vēl viena tāda lieta, ko var likt kā salīdzinājumu. Jā. Vai tev ir kāds tāds maģiskais iedvesmojošais stāsts vai no sevis, vai varbūt, ka tu to esi lasījusi, kas ir arī saistīts ar to mēnesi kalendāru, kas ir ļoti forši vai nostrādājis, vai kaut kur tā īpaši gadījies, salicies, varbūt kāds no tiem darījumiem noslēgtajiem vai pašas dzīvē, ar ko tu varētu padalīties? Zini, kā man tāds viens gadījums noteikti nav, ko es varētu... Visu dzīvi. Jā. Visa dzīve. It sevišķi man ir tā, ka es pierakstu jau ļoti sen savus mērķus un kādreiz arī pierakstīju sapņus un esmu ar šo pierakstīšanu nodarbojusies ļoti sen. Un it sevišķi tad, ja tu pašķirsti to, ko tu esi rakstījis tais mēnesis pirmajās dienās, un to es ļoti ieturu jau ļoti sen, un kad tu pašķirsti un skaties, re, kur es šo rakstīju. Un tas jau man ir, un reku es šo rakstīju, un tas jau man ir, un reku es šo rakstīju, un arī tas ir noticies, un tas ir tā. Jā, tas par to pirmo dienu, jo es agrāk tā darījusi, un dažreiz aizmirstās par to mēnesi ciklu un visu, un jāsaraksta kaut kas. Un ir tiešām tā diena, tev negribās, un tev tur tā kā piespiedīs sevi kaut ko uzrakstīs, un tāds foršs atgādinājums, ko es noteikti paņemu sev, kad paskatīties īstenībā, vai ir īstā diena, kurā rakstīt, vai daba mani atbalsta, jo, tā kā tu teici, mēs varam šodien stādīt tos tomātus, mums vajadzēs lampas, viņi būs tādi tā kā mākslīgi apgaismot, izaudzēti, viņi izaugs noteikti, tāpat kā getliņos viņi visu laiku aug, ja? Bet tajā pašā laikā viņas var tajā pavasarī, kad viņi no saules uzņem šo enerģiju, un mums nebūs jāuztraucās, un tāpat arī par tiem mūsu mērķiem, kad šobrīd ir tas laiks, kad tur viņas gaidi to darbošanās režīmu vēl, izvēlēs pareizos un kāpēc skriet un darīt tagad, jo man, piemēram, arī dabiski šajā laika posmā nav tāds, es tagad iešu un ārā un viss darbošos, kāds ārā ir -15, es labāk pasēdēšu un paštukošu. Jā, un tad tiešām pavasarī nav grūti sevi iziet un būt un atvērtam būt un runāties, un tāpat kā putni sāk čivināt tad, jā. Tā kā tāds superīgs atgādinājums un tiešām pieskatīt sevi, kad pareizās lietas pareizajā laikā darīt. Jā, paldies tev milzīgs. Varbūt ir kas tāds, ko es neuzprasīju un ko tu labprāt izstāstītu tiem, kas klausās. Man pats galvenais, man ļoti, ļoti patīk dalīties ar to ritmu, ar to gada ritmu, ar to cikliskumu. To es izdarīju. Jā. Jo man liekas, tas tāds pamats, un ja mēs saprotam to pamatu, tad pēc tam... vienkārši. Jā. Ka tu tā izskaidro tā loģiski. Jā. Tā tiešām. Un ja tu tiešām saproti to pamatu, tad vairs nerodās īsti tādi jautājumi, vai man darīt tajā tur vienā dienā to, jo kā tu man sākumā gribēji tā kā jautāt, ko man darīt tur, kādu dienu man izvēlēties, bet manuprāt pats galvenais ir tā kā saprast to bāzes modeli un saprast to bāzes modeli, kad mēs darām visu, kas ir uz to, lai tas vairotos, lai pilnveidotos un lai būtu vairāk un ieguldam tanī laikā, kad mēnesis ir tanī fāzē līdz tam pieaugošam. Un atkal savukārt mēs noslēdzam visus kaut kādus projektus un mēs
atbrīvojamies no lietām tajā laikā, kad mēnesis ir tādā dilstošajā punktā. Tad, principā, tagad arī šodien, ka viņš jau iet uz to mazā strīpiņu, tad tā kā nobeigt, pabeigt, punktiņu pielikt. Jā. Un nav tā, ka mēs ar pirmo dienu uzreiz uzsākam darbību, mēs uzsākam plānošanu. Tas ļoti vērtīgi. Es esmu ļoti strauji, un tas parasti tiešām tāds iet uzreiz darīt. Un tad mēs pamazām tā kā uzsākam to. Jā, ļoti skaisti. Paldies tev liels! Brīnišķīgi. Un paldies, ka tu iedod savu. Un parasti Pixija Instagramā arī, man liekas, ir katru dienu ielikts, vai ne? Jā, tā kā tur var arī skatīties, ja gribās, ja kaut kur aizmirstās vai nav plānotais līdz, tur var ieiet ātri Instagramā un paskatīties. Un ja kādam ir vēl kādi jautājumi par šo, vai pie tevis var kaut kur griezties vai aizsūtīt kādu vēstuli par droši, mēnesi Instagramā var pajautāt. Jā, man jautā reizēm, un es ļoti labprāt atbildu. Jo jautā reizēm par dažādām lietām, kas kuram ir svarīgākais. Citreiz par sapņiem, citreiz kuru dienu izvēlēties. Jo, ko es tā kā noteikti... Par sapņiem kā par tādu mērķu sapņiem tādiem? Nē, par sapņiem, jo sapņi ir ļoti pieprasīti. Tieši tā informācija man pat ir teikts, ka citi skatās tieši tāpēc, lai paskatītos, vai tas sapnis tur ir bijis nozīmīgs vai nenozīmīgs tajā mēnesi dienā. Vai viņi tādi tā kā man pirms tukšie. 2 dienām bija sapnis, kurš uzbūvēja pats savu tiltu. Un tas bija ļoti smieklīgi, jo es biju kopā ar savu līgavainu, un viņš kā parasti ātri ejot iekrita upē un izvilkās ārā, un tas ir viņš parasti būs dubļos un nopēries un tā, un es pagaidīšu, un kur ir tilts, un es tādu. Un tas sapnī ir tik forši, jo viņi, tas tu pasties, tur kaut kāds iesākums, un pēkšņi skaties, viņš sāk būvēties, un tur tāda laipas, tā pa to laipu arī negribētos iet, viņa tāda šaura baigi. Un pēkšņi tas tilts tā viss sabūvēs, un pārējais tā, šis gan bija forši, šis bija superīgi. Parasti tilts, man liekas, ir īstenībā tāds, tā kā kaut kas, bet tas bija, Tur ir arī pēc dienām, jau var paskatīties sapņu skaidrojumus tieši tādā? Skaidrojumu nē, jo skaidrojums tomēr ir tevī pašā, vislielākais, jo ar ko tev asociējās tās lietas. Ļoti labi sapņus ir arī pierakstīt, ja tev ir tāda, ka tu viņus atceries, tad pierakst, un tad skaties, kas pēc tam ir noticis. Un tad tu arī sapratīsi, kā tev sapņi ar tevīm runā, jo ar katru no mums viņi var runāt savādāk, jo varētu arī būt, ka man, pieņemsim, saistās suns ar vienu, un tev suns saistās ar... Man tas ir draugs, un tev varbūt tas ir briesmas, tā kā. Un jāskatās tomēr ļoti, ko tev pašai tā nozīmē. Un tā kā, kad tieši sajūtu līmenī tā iedziļinoties sevī. Bet ir dienas, kad tiem sapņiem, tā kā, kad viņiem ir, pēc tām mēnesi tiem datiem, kad mēnesi kalendāra datiem, kad viņiem tā kā ir lielāka nozīme, kad viņiem ir mazāka nozīme. Un kur to var apskatīties? Ja tas ir pieminēts. Jā. Okay. Tas ir pieminēts šajā, jo pēc tā ir pieprasījums. Jā, vajadzētu tikai atcerēties, kurā dienā es to sapņoju. Superīgi. Paldies tev. Skaidrs, ka te ir tiešām daudz ko papētīt un tikai jādzīvo un jāskatās un jāpielāgo, jāatrod savu labākais. Es saku tā, ka ja ir pieprasījums pēc tā, tad arī ir interesi tā kā papētīt, un varbūt, ka šajā brīdī nav tik liela tā pieprasījuma pēc tā, varbūt, ka šajā brīdī tas arī nestrādā vai nav. Jo vēl viena lieta, ko es noteikti gribu pieminēt, ka ļoti daudzām sievietēm intuitīvi ir kaut kāda pareizā izvēle, ko es šodien vēlos darīt. Jā, noteikti. Un viņi vienkārši to iet un dara, un tu skaties, šodien vienkārši tā diena, ka tas ir jādara, un to ir ļoti labi darīt. Jā, vai ne? Jā. Superīgi. Paldies tev liels. Brīnišķīgi. Paldies tev.